Rotec ir tehnoloģiju jaunuzņēmums, kas visā Eiropas Savienībā veic kritiskās infrastruktūras apsekošanu, izmantojot dronus. Šogad Rotec Latvijā realizēja plaša mēroga sadales tīkls vizuālās apsekošanas pilotprojektu. Kopumā tika apsekoti 1400 km vidējā sprieguma un 1200 km zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju, iegūstot augstas izšķirtspējas fotogrāfijas defektu noteikšanai. Darbus vienlaikus veica vairāki pieredzējuši piloti dažādos Latvijas reģionos. Projektā kopumā tika apsekoti vairāk nekā 50 000 gaisvada balstu. Iegūtie dati tiek analizēti, lai uzlabotu elektrotīkla darbību un saulaicīgi identificētu potenciālos defektus. Visi dronu lidojumi ierobežotajā gaisa telpā tika attiecīgi saskaņoti ar atbildīgajām institūcijām. Projekta gaitā iegūtie dati tiek analizēti, izmantojot mākslīgā intelekta rīkus, kas ļauj identificēt defektus un plānot preventīvus tīkla uzturēšanas pasākumus. Šī gada projekts ar tādu lielāku tvērumu visos reģionos parādīja to, ka šī tehnoloģija ir dzīvotspējīga, šī tehnoloģija salīdzinājuma pret tradicionālo metodi ir efektīvāka un ir plānots tiešām izplatīt visa Latvijas teritorijā šādu pieeju un vairāk izmantot tehnoloģiju iespējas. Esmu Diana Gauče, attīstības vadītāja sadales tīkla un rūpējos ikdiena par tīkla pārvaldības tehnisko pamatprocesu digitalizāciju, automatizāciju un modernizāciju. Pirmkārt, ātrums. Ar dronu palīdzību daudz ātrāk var apsekot līniju un ātrāk identificēt un preventīvi novērst kādu no bojājumiem. Otrkārt, apgrūtināta piekļuva līnijām. Un treškārt, skatu punkts. Tad, kad mēs redzam tīkla elementus no augšpuses, nevienmēr tos elementus mēs varam ieraudzīt no zemes. Tā regularitāte nodrošina kopējo procesu nepārtrauktību, jo defektēšanas process nav neatkarīgs process no kopējas tīkla pārvaldības. Tas ir saistīts gan ar tīkla plānošanu, gan ar tīkla eksploatācijas darbiem, kā arī ar tīkla rekonstrukcijas darbiem. Bijām pārdomājuši komunikāciju plānu gan ar saviem kolēģiem, gan ar partneriem, gan ar sabiedrību kopumā. Bijām apziņojuši pašvaldības, bijām sūtījuši izziņas zemes īpašniekiem par plānotajiem lidojumiem. Arī sadales tīkls mājaslapa ir izveidota digitālā karta, kur var redzēt maršrutus, kuru plānojam apsekot ar dronu palīdzību.